Siguldā norit aktīvs darbs, lai taptu Siguldas pils kompleksa radošais kvartāls. Izstrādāts pils kompleksa attīstības scenārijs, kas paredz, ka tuvā nākotnē tur taps kultūras un amatniecības centrs. Strādājot pie šīs Siguldas pils kompleksa tādas attīstības stratēģijas, esam nolēmuši, ka centrālo lomu mēs dosim amatniecībai, lai parādītu tādu gan tradicionālu amatniecību, kas Siguldā ir pārstāvēta jau vairāk nekā 100 gadus, kā piemēram spieķi, vai kā piemēram kāda no kaušanas prasmēm, vai kāda no rotu darināšanas prasmēm. Un tajā pašā laikā mēs arī šajā kompleksā vēlamies ieviest un parādīt jaunās inovatīvās idejas, dažādus produktus, dažādus suvenīrus, kas Siguldā tiek ražot arī šobrīd. Plānots, ka radošajā kvartālā tiks iekļautas visas Siguldas pils kompleksā esošās ēkas, pazemes bunkurs, kā arī bijušā Tautas parka teritorija. Ikvienam vietējiem iedzīvotājiem, amatniekiem un citiem aktīviem cilvēkiem tiks dot iespēja iesaistīties un darboties radošajā kvartālā, lai realizētu savu produkciju, iesaistītu apmeklētājus dažādās radošās aktivitātēs un popularizētu tradīcijas, prasmes un lietas, ar ko lepojas Siguldā. Man liekas, ļoti būtiski izveidot, ka šis kļūst par kultūras centru tieši Siguldā un arī visā novadā. Tas ir tikpat nozīmīgi. Jā, tas bija nozīmīgi, lai šī vieta kļūtu interesanta tiem turistiem. Viņi redz, ka viņi ir pašpietiekami un šeit tāpat tās viss notiek. Tā kā mums pašmērķis nekad nav bijis tikai šis turists, bet arī vietējais iedzīvotājs. Un tāpēc mēs arī veicām ļoti daudz intervijas. Un mēs redzējām, ka cilvēkiem ir vajadzīga šāda vieta, ka viņš šobrīd Siguldā nav. Un tās pamatlietas, uz ko mēs šo attīstību balstām, tā ir kultūra, izglītība un radoša uzņēmējdarbība. Tad šis viss komplekts tad arī būtu interesants gan vietējiem, gan turistam. Šobrīd radošie kvartāli pastāv tikai pāris Latvijas vietās, taču to darbība veicinājas gan turisma attīstību, gan vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu iesaistīšanos. Visi tie radošie kvartāli, kas ir Latvijā, viņi koncentrējas galvenokārt Rīgā, bet arī Cēsis ļoti labi piemēru tam visam devuši. Bet ko viņi dod? Viņi ļauj cilvēkiem radošāk izpausties un parādīt to, ka ar kaut kādām pievienoto vērtību var radīt vietu, kur turistiem braukt, ka nevis tikai atnākt apskatīt pilsdrupas, bet arī iesaistīties kādās radošās aktivitātēs un padarīt visu to turista pieredzi mazliet interaktīvāku, ka viņš aizbrauc atpakaļ uz mājām un stāsta šeit par piedzīvoto un atved vēl pēc tam 10 turistus. Siguldas pils kompleksa radošā kvartāla tapšanā aktīvi iesaistās arī uzņēmējs un rotkalis Vitauts Straupe, kurš ar savām idejām un prasmēm nolēms iesaistīties radošā kvartāla aktivitātēs. Ļoti ceru uz to, ka tas tāds varētu nākotnē izveidoties viss komplekss tāds, kā tāds, kultūras centrs, kultūras parks. Savukārt gribu, kur vienkārši var iznākt ģimenes ar bērniem, pastaigāties ap kaut ko. Apskatīties, padarboties. Jā. Un tā doma jau ir, cik es saprotu, aicina māksliniekus, amatniekus, visus, kas ne tikai kaut ko pārdos, bet kas tieši uz vietas kaut ko darīs, strādās, lai apmeklētāji redz un lai var iesaistīties bērni, pieaugušie, jauniešus piesaistīt. Jā. Man tā doma ir Siguldas jauniešiem šo to pamācīt, kaut ko no amata, kaut ko no rotām uzkalt un tā, lai tas ieinteresē tādā veidā. Kā pirmo Siguldas pils kompleksā plānots rekonstruēt un iekārtot vēsturisko staļļa ēku. Šī būs pirmā ēka, kura jau rudenī vērs savas durvis un sniegs iespēju tur sākt darboties radošiem uzņēmējiem.